Tikmēr jaunā valdība tās pirmajās darba nedēļās jau paspējusi pieķerties jautājumam, kura risināšana līdz šim tik raiti nevedās. Gandrīz 2 gadus kaltie plāni par hipotēku bankas pārveidošanu par attīstības banku šodien nonāca uz jauno ministru galdiem, un tūlīt arī sekoja atbalstošs ministru balsojums. Lielāko bankas daļu pārdos, bet uz palikušās bāzes veidos jaunu attīstības institūciju. Izskan gan šaubas, vai jaunajiem ministriem bija pietiekoši daudz informācijas, lai par šo nozīmīgo soli varētu izšķirties. Un valdībai arī pārmet, vēl nav skaidrības, kā tad jaunā attīstības banka darbosies, taču tas netraucē jau lemt par komercdaļas pārdošanu. Valdība šodien lemtais paredz īstenot stratēģiju uz hipotēku bankas bāzes, veidojot jaunu attīstības banku vai institūciju, kā to amatpersonu sauc pašlaik. Praktiski tas nozīmē, ka no bankas tiks izdalītas vairākas daļas un tās pārdos. Runa ir par 6 dažādām piedāvājumu paketēm. Tirgu nonāks hipotēku bankas 3 meitas uzņēmumi – Hiponija, kas šobrīd strādā ar problemātiskajiem kredītiem, Hipolizings un Hipofondi, kā arī atsevišķi plānots pārdot aktīvus, kas varētu interesēt uz maziem un vidējiem uzņēmumiem orientējošās bankas, aktīvus, kas varētu interesēt uz lieliem uzņēmumiem orientētas bankas un aktīvus, kas interesē nekustamā īpašuma nozari. Valsts īpašumā paliktu attīstības daļa, kas nav maza. Hipotēku bankas kredīta portfels septembra beigās sasniedz 544 miljonus latu, un 42% no tiem bija tieši attīstības programmās izsniegtie kredīti. Ir pilnīgi skaidri novilkta robeža starp tiem aizdevumiem, kas ir komerciālā daļā, un starp aizdevumiem, kas ir izsniegti mērķprogrammu ietvaros. Šeit ir pilnīga skaidrība. Kāpēc bankas komercdaļa jāpārdod? Viens no iemesliem starptautiskajiem aizdevējiem dotais solījums, savukārt otrs – Eiropas prasība, ka valsts atbalsta bankā paralēli nevar darboties gan komercdaļa, gan attīstības daļa. Bankas aktīvi šobrīd lēšam 733 miljonu latu apmērā. Tās likviditātes rādītāji ir viena no augstākajiem sektorā, un neauditētā peļņa pašlaik 3,3 miljonu latu. Cik valsts varētu iegūt naudas no pārdošanas darījuma, gan netiek atklāts. Acīm redzot, uz gada beigām mēs jau iegūsim apmēram nosacītu nojautu par to, cik varētu būt kāda interese par šo banku un kāda apmēram varētu būt sākotnējā summa piedāvājums. Un tad visticamāk tas gala lēmums notiks nākamgad. Mēs atturamies pašreizajā posmā sniegt kādus komentārus par konkrētām cenām, tieši tādēļ, kad mēs faktiski sākot ar pirmdienu plānojam tieši iet pie investoriem un vest ar viņiem sarunas. Tad mēs negribam tās dot konkrētas mājienus, ko mēs sagaidām un kāda viņiem ir cena jāsauc. Tieši konkrētības trūkums atbildēs par valsts ieguvumiem no šī darījuma ir viens no iemesliem, kādēļ šodien pašvaldību savienība lēmusi bankas komercdaļas pārdošanu neatbalstīt. Jo esot aizdomas, ka valsts kārtējo reizi iekulšoties miljonos mērāmos zaudējumos. Un jau izskanējis, ka bankas pārveides laikā varētu būt nepieciešams papildus valsts finansiāls atbalsts. Var gadīties, kad vienkārši priekš valsts mēs viņu atkal pārdodam ar zaudējumiem. Domāju, ka kaut kādā veidā beidzot vajadzētu valstī mainīt to situāciju. Ja mēs kaut ko pārdodam, tad jāpārdod tad, kad ir labākā cena. Un ja mēs paši esam lēmēji kā valsts, un tad arī, nopelnam. Kaut kā mums iznāk tā, viss, ko mēs darām, viss ar zaudējumiem. Jaunslēns apgalvo, ka zaudējumi var rasties dēļ tā, ka valstī šobrīd nav skaidrs, kas īsti būs nepieciešams jaunveidotajai attīstības institūcijai. Taču tas netraucē lielāko hipotēku bankas daļu jau šobrīd izpārdot. To, ka vēl nav skaidrs, kā tad izskatīsies jaunā attīstības banka, un vai tā vispār būs banka, neslēpj arī amatpersonas. Šo pārmaiņu ietvaros mēs optimizēsim tālāk bankas darbību, tā kā diskusijas par optimālo modeli vēl turpinās un turpināsies. Plānots, ka līdz gada beigām tiks apzināta potenciālo investoru interesi, bet līdz nākamā gada pavasarim jau būtu jābūt noslēgtiem līgumiem ar konkrētiem investoriem. Viss process noslēgtos nākamā gada nogalē. Mums ir diezgan skaidrs redzējums par to, kā banka strādās pēc pārveides. Mēs redzam šobrīd, ka tā ir banka, viņai ir vismaz 10 filiāles, viņai ir liels skaits ar darbiniekiem, viņi turpina tiešo kreditēšanu. Ja valsts pēc tam izvēlās, ja šī procesa laikā mainīt to, kā strādās attīstības banka, tad to, protams, var darīt.
Pašvaldību savienība gan neizslēdz iespēju, ka valdības lēmumu varētu arī mainīt. Šodien šāds lūgums jau nonācis uz valsts prezidenta, premjeru un vides un reģionālās attīstības ministru galdiem. Valdības lēmums es saprotu, pieņems to, ka to vajadzētu darīt. Nav pieņems lēmums, ka mēs to izdarām. Līdz ar to šajā procesā tā kā tiesā var atklāties jauni apstākļi un šis lēmums varētu tikt koriģēts, es domāju. Pārdošanas konsultants gan norāda, ka valsts interesēs būtu pārdošanas procesu pārāk nebremzēt. Viens no riskiem, kas apzināts, esot tieši dažādas aizķeršanās lēmumu pieņemšanā, tā teikt, politiskajā galā. Un šādu iespēju nevar izslēgt. Nav noslēpums, ka Hipoteka bankā kredīti izsniegt nevienam politiķim vai politiķiem pietuvinātām personām. Lēmumu pieņemšana pašlaik, kas ir paredzēta, ir pietiekami plaša, lai viens vai divi politiķi nevarētu ļoti radikāli varbūt to virzību mainīt. Protams, tas atkarīgs no viņu spējām un ieinteresētības to jautājumu ietekmēt. Mēs redzam, ka attiecīgi šeit vienai personai iespēja kaut ko ļoti radikāli ietekmēt, it sevišķi, ja tas ir skaidri redzami neizdevīgi, ir ļoti maza. Tiek gan norādīts, ja saņemtie piedāvājumi būs valstī pagalam neizdevīgi, Hipoteka bankas atsevišķus aktīvus varētu arī nepārdot, bet nodot, piemēram, privatizācijas aģentūrai. Līdz šim gan tiešām iztrūcis skaidra formulējuma, ko tad lēmumu pieņēmēji uzskatīs par izdevīgu un ko par neizdevīgu piedāvājumu.